Latvijas Universitātes profesors Leons Taivāns mūsu studijā, kā jau teicu, pirms šī sižeta, mēs arī abi noskatījāmies šo sižetu. Vai mēs varam, vērojot to, kas notiek šajās arābu valstīs, kur bija šī arābu pavasari, domāt par to, ka šīs valstis pret rietumiem, pret rietumu kultūru kļūst arī agresīvākas, jo pie varas nāk islamticīgie vai islamisti, kā mēs šeit visu metam vienā katlā? Jāsaka tā, ka pagrieziens, ko mums ir atnesis tā dēvētais arābu pavasaris, protams, izraisa lielas bažas Eiropā, jo bez šaubām islāma kultūra Eiropas kultūras vidē ir jau šodien slikti saprotama. Tā, protams, ir reliģiska kultūra. Un, ja Eiropa būtu, teiksim, tikpat lielā mērā reliģioza kā islāma sabiedrība, tad varbūt tā saprašanās, tā izpratne būtu lielāka. Šodien no sekulārām pozīcijām ir ļoti grūti saprast islāmu, un, protams, viņš izskatās ļoti uzbrukošs, ļoti nesamierināms. Aizdomīgs. Aizdomīgs, bez šaubām, un tā ir tā galvenā problēma. Bet sakiet, no vienas puses, ja šajās valstīs šie cilvēki paši grib, lai pie varas nāk musulmaņu līderi, teiksim tā garīgie līderi, un varbūt viņi vairāk kļūst reliģiski ievirzīti, kur ieviesīs šariāta likums, kur nē. Pēc būtības tā ir viņu pašu iekšējā problēma. Tās ir demokrāts, viņi tagad tikuši vaļā no saviem diktatoriem, kas bija uzurpējuši varu lielā mērā, tagad pati tauta lemj. Vai tas varētu aprobežoties tikai to, ka viņi dzīvo tur arī un nekur tālāk neiet? Jūs pats teicāt, ka no Eiropa no tā baidās. Vispirms jau jāsaka tā, ka šie vēlēšanu iznākums un Ēģiptē tas ir apmēram 60% vēlētāji ir nobalsojuši par islāma partijām. Tas ir ļoti tāds nopietnas rādītājs, kas uzrāda arī patieso sabiedrības identitāti. Tur ir vēl 14% jāpieliek klāt vēl viena islāma partija. Tāpat ir radikālāk. Jā, ko mēs tā īpaši neņemam vērā. Bet lielākā partija tātad ir musulmaņu brālība. Un šeit ir jāatzīmē to, ka musulmaņu brālība apstākļos, kad viņai bija liekta tiesības uzstāties kā politiskam spēkam, šī musulmaņu brālība izveidoja ļoti plašu infrastruktūru. Tātad musulmaņu brālībai piedarošas bankas, skolas, slimnīcas, nespējnieku patversmes, līdzekļu mobilizācija un tā tālāk. Un tas viss tātad bija jau sagatavots uz šo dienu. Un tāpēc nav brīnums, ka pār pa 35% vēlētāji nobalsojuši par šo organizācija. Ļoti savādi ir citas vēlētāju grupas izvēlēšanās Al-Nur. Tātad tie ir tāda salafīta kustība, kas ir ļoti kareivīga, kas stāda par savu pienākumu tātad ieviest tādā hudūdi, jeb ekstremitāšu nociršana noziegumu gadījumā, īpaši nodokļu uzlikšana kristiešiem un jūdiem. Cits viduslaika tāds. Tur ir tā lieta par tiem, jā, redziet, ir jau arī tādi, kas pat grib uzlikt īpaši nodokļu kristiešiem un jūdiem, tad citticīgajiem. Bet problēma, ja mēs, es nevēltu prasīt, ja viņi dzīvo šajā savā valstī un šī tauta, šī te ir, teiksim, reliģiskā, grib šo reliģisko valsts pārvaldu, šīs tautas vēlētāji. Tā ir viena lieta, to nevar viņiem aizliegt, mēs ar kādām tiesībām. Bet šie cilvēki arī diezgan daudz ceļo pa pasauli, brauc uz Eiropu, un diezgan daudz musulmaņu, lai neteikt, pat ļoti daudz atsevišķās valstīs jau ir šobrīd. Viņi dzīvo tomēr kompakti savās kopienās vairāk vai mazāk. Un pats paradoxālākais jau ir tas, ka pat 2., 3. paudzē dzimuši, kas, piemēram, Anglijā vai Francijā dzimuši musulmaņi, viņi ir diezgan ļoti reliģiozi un atbalsta visas šīs reliģiskās kustības savās valstīs, un tas ārkārtīgi arī transponējās uz šo mūsu rietumu pasauli, uz mūsu šīm valstīm. Viņi uzspiež mums arī šajā pasaules daļā šo savu kultūru un savu lietu kārtību. Grib uzspiest. Grib vai negrib, bet reāli viņi uzspiež. Un, protams, kad Eiropa nav spējīga pretoties, ja viņai nav, tā teikt, frontāli ieroči. Eiropa ir šajā ziņā bez ieročiem. Būtam sekulāra, tāda, kurai reliģiskās vērtības nekas nav, un tā tas pie mums ir. Un tādēļ viņai tāda ieroča nav. Kā piemēram mēs varam pievest tādu
parādība, kas būtu ļoti, varbūt vairāk interesanti juristiem, un juristi jau par to zina, ka, piemēram, imigranti no musulmaņu zemēm, kuriem ir tātad daudzsievība, poligāmija, ka viņu ģimenes problēmas, šķiršanās, jaunas precēšanās un tā tālāk Eiropā vairākās zemēs tiek risināti jau izējot no musulmaņu šariāta likumiem. Tad šariāta likumi paklusām, pamazām ienāk Eiropas vidē. Un ņemot vērā to, ka pie mums arī veidojās galvenokārt precedenta prakse, tā tālākā virzība var būt tā, ka šī juridiskā praksa jau kļūst Eiropas faktiski mēs... Tā ir ļoti labs rādītājs. Esam šādu, nezinu, varbūt vēl nepasludināto karu, esam zaudējuši. Es domāju, ka mēs esam zaudējuši jau šodien, un ievērojamākā autoritāte, to austrumu politikām, kultūras jautājumos Bernards Lewis, Princetons universitātes profesors, vienā no pēdējām intervijām izteicās, ka Eiropa šo cieņu zaudējusi, un uz tekošā gadsimta beigām Eiropā jau valdīs musulmaņi. Ikāds ieceļo Eiropā 1 miljons. Bet labi, mēs par Latviju vēl neesam runājuši, par Latvijas kontekstu. Mums gan, protams, arī ir, vai ne, musulmaņu garīgais galva šeit, un ir savs, mošeja mums nav, bet lūkšana nams viņiem ir. Šī problēma vēl nav tik aktuāla, kā tas ir, teiksim, Francijā vai Anglijā vai tie pašā Vācijā turkiem, kas arī musulmaņi ir. Vai mēs nevaram jau šobrīd preventīvi kaut ko izdarīt savā valstī? Zinot to, ka acīm redzot spiediens no musulmaņu pasaules pie mums nāks, kaut vai, teiksim, tāpēc, ka viņi ir gados jauni un cilvēki, vīrieši darba spējīgā vecumā ar labu veselību, un mums trūks darba roku. Kur mēs bez tā paliksim? Varbūt, ka mēs kaut ko varam jau savā likumdošanā ieviest tagad, lai mums nebūtu tāda situācija, kāda ir Anglijā vai arī tajā pašā Francijā. Teorētiski mēs to varam darīt, bet man jāsaka tā, ka jau 20 gadu Latvijas neatkarības pieredze uzrāda to, ka mūsu politiķi ir tik bezmuguru kaulaini, ka tās nekad netiks izdarīts. Nekad. Un imigrācija, protams, ka būs. Viņi būs, jāatzīmē to, piemēram, ka tuvajos austrumos šobrīd ir 50 miljoni bada cietēji. 50 miljoni. Un pēc ekspertu domām viņam tuvāko 10 gadu laikā vajadzētu kaut kur izceļot. Un vienīgā izceļošanas vieta ir tukšā Eiropa, kurā nav iedzīvotāji. Kur tad viņi nāks? Viņi taču nepaliks Francijā un Itālijā. Latvija ir Eiropas Savienības valsts. Dabīgi, ka kāda daļa no tiem 50 miljoniem ienāks Latvijā. Un šeit daudz tukšas zemes un daudz tukšas vietas. Tad, kad viņi būs šeit, risināt jautājumu būs tikpat pavēlu, ir risināt jautājumu, teiksim, ar krievu valodu. Ko vajadzēja šo jautājumu risināt jau pirms 15 gadiem? Jārunā par to musulmaņu iespējumu ienākšanu, ne jau viņiem liedzot iebraukt, bet principā uzstādot noteikumus, lai viņi zina arī šobrīd, ka mums likumdošanā ir tāda, ka, mošejas varbūt mēs neceļam, bet reliģisko brīvību atļaujam, minareti. Tā kā Šveicē, piemēram, bija referendums, minaretes tur neceļ līdz šim. Zariņkungs, mēs varam pļāpāt, cik mēs gribam, bet politiķiem tas galīgi nav interesanti. Es jau ceru, ka kāds arī klausās no mums. Bet ja mēs šo problēmu, bet mums tad vajag sabiedrības viedokli. Tāpēc mēs arī runājam, lai sabiedrība ieklausās, lai par šo problēmu sāk domāt, un tad ar politiķiem runā. Politiķi atkarīgi ir no sabiedrības, no vēlētāju. Es domāju, ideālā variantā, es domāju, ka gluži tā nav. Politiķu pienākums tomēr ir veidot sabiedrisko domu un skaidrot lietas, bet politiķi to nenodarbojās. Tur jau tā lieta ir. Un eksperts jau viņi nepieaicina, kad ir jārisina jautājumi, viņi risina, skatoties no tuvākās perspektīvas, kas viņam personīgi ir interesanti, kas viņam personīgi ir svarīgi. Ne jau lūkojoties 15-20 gadu attālumā. Un tas redzējums jau bija, teiksim, tās pašas Krievu problēmas, kas šeit šobrīd ir. Viņas bija redzamas jau pirms 15 gadiem. Tas, ko mēs redzējām sākumā, jau teicām, jā, protams. Un ar musulmaņu problēmu šodien viņi redzam, un viņi te būs. Bet neviens neko negrib darīt. Un mēs jau ar jums, mēs neesam ne lēmēji, mēs apsolam, ka mēs vismaz savā raidījumā par šo jautājumu runāsim daudz un vēl ilgi, un domāju, pietiekam regulāri, jo kamēr vēl var šo problēmu var izsināt civilizētu un humānu, man tā vismaz šķiet. Es domāju, ka kaut ko izdarīt jau var bez šaubām. Redziet, vismaz uz optimistiskas nots mazliet beidzām. Latvijas universitātes profesors Leons Taivāns pie mums bija studijā, un visticamāk jau ar tām iespējamām lietām vai problēmām, ja tādas tur radīsies, es ceru, ka ne tai pašā Eģiptē, Tunisijā, varētu saskarties mūsu turisti, kuriem ir diezgan iemīļot vieta šīs valsts, kur atpūsties, un tur jau arī tā daba un arī ko redzēt ir.